Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas, kur 4. un 5. pantā tā mēs lasam. Jēzus tiem atbildēja: Ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird. Mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek pasludināta prieka vēsts. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mums dāvinājis atkal šo dienu un ka mēs drīkstam to kopīgi noslēgt Tavā klātbūtnē, apzinoties Tavu tuvumu. Tas mūsu dzīvē ir kā tāds nemainīgs un nemitīgs ritms, kur cauri dienai mēs mācamies dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu, bet katrā mūsu dzīves mirklī un it īpaši dienas sākumā un beigās mēs atrodam iespēju, lai mēs pabūtu Tavā klātbūtnē, lai mēs apzinātos šo Tavu klātbūtni, lai mēs dzīvotu un piedzīvotu savas dzīves dziļāko prieku un saturu, šo kluso, mierīgo sarunu, kurā mēs esam ar Tevi un Tu ar mums. Mīļais Dievs, Tu zini, ka reizēm mums ir pilna sirds ar visu to, kas pasaulē un mūsu dzīvē notiek. Šodienas lozungā bija uzskaitītas daudzas un dažādas grūtības, problēmas, un mēs varētu noteikti gan sevi kaut kur tajā ieraudzīt, gan arī vēl pielikt klāt daudzas citas lietas, par kurām mēs domājam, par kurām mēs lūdzam, par kurām mēs ikdienā uztraucamies. Un tieši tāpēc reizēm ir grūti mums vispār saskatīt Tavu klātbūtni šai pasaulē, ne jau tāpēc, ka tā nebūtu brīnumaina un laba, bet tad, kad mūsu dzīvēs notiek kaut kas nelāks, kaut kas tumšs un ļauns, tad tas nostājas visam priekšā. Un reizēm cilvēki tieši no lielām sāpēm un grūtībām pazaudē drošo ticības pamatu zem kājām un sāk likties, ka šī pasaule ir tik nesaprotama, tik pretrunīga. Tajā tik daudz reizes un daudzās situācijās pietrūkst Tavas klātbūtnes un Tavas gaismas. Bet mēs pateicamies, ka tieši tādos brīžos, kad mēs paši vairs īsti neredzam un nesaprotam, vai arī gluži vienkārši tad, kad mēs esam ierakušies savās ikdienas rūpēs, Tavs vārds ir tas, kas mūs atkal atved uz patiesības ceļu, kas ļauj mūsu sirdīm izturēt arī vissarežģītākos posmus un laikus. Un šis Tavs vārds to dara caur to, ka mēs ieraugam, ko Tu mūsu dēļ esi darījis Kristū. Evaņģēlijs pāri visam ir stāsts par Tavas mīlestības darbu un uzvaru, kā Tu esi nācis kā viens no mums un esi ņēmis uz saviem pleciem mūsu grēkus un mūsu vainas. Tu esi izcietis nāvi ne tāpēc, ka Tu būtu to pelnījis vai Kristus būtu izdarījis kaut ko aplam, bet tāpēc, ka mēs cilvēki esam tādi, kādi esam, nomaldījušies un aizgājuši tālu prom. Un viņš to ir darījis ne tāpēc, ka kāds to piespiestu, bet tāpēc, ka ir vēlējies. Viņš ir gribējis mums palīdzēt. Un redzēdams, ka nav cita ceļa un nav citas iespējas, viņš šīs ciešanas mūsu dēļ ir uzņēmies. Un tas ir tāds mūžīgs atgādinājums par Tavu patieso būtību un arī par Tavu patieso nodomu. Jā, šajā pretrunīgajā pasaulē, kura brīžiem ir tik skaista un brīžiem tik augsta un tumša, šajā pasaulē, kurā mēs dabiskām acīm Tavu klātbūtni reizēm pazaudējam, mums ir dota iespēja redzēt lielo mērķi, kādēļ Tu esi mūs radījis un ko Tu patiesībā šajā pasaulē vēlies, kas ir mūsu dzīve un kas ir tās saturs. Mēs nevaram saprast, kas cilvēks ir, un mēs arī nevaram īsti līdz galam saprast lielos vārdus, ka Tu esi mūsu radītājs, kas par mums rūpējies, kas mūsu vadi cauri dzīvei, ja mēs neredzam to, ko Kristus ir darījis. Gan tajā ziņā, cik liela ir bijusi Tava mīlestība, gan arī tajā ziņā, ko Tu patiesībā gribi no mums izveidot.
Jo tikai tur, Kristū satikuši tevi, kungs, mēs saprotam, ka tu gribi mums dāvināt tavu valstību. Ne tāpēc, ka mēs būtu to pelnījuši, bet tāpēc, ka tā ir tava žēlastība un tava dāvana. Un tu esi dāvinājis mums mūžīgo dzīvību un augšām celšanās apsolījumu. Tu esi devis mums nākotni, kurā vienīgajā viss tumšais tiks izgaismots un viss ļaunais tiks uzvarēts. Un tāpēc mēs varam droši ar paļāvību zināt, ka tu esi mīlestība, ne skatoties uz šo mirkli, bet ieraugot to, ka tu esi mūs izglābis, ka tu esi mums sagatavojis kaut ko tik lielu un vērtīgu, un tāpēc ir vērts dzīvot un pūlēties, un reizēm arī ciest un izturēt, iet pretī tai nākotnei, kuru tu mums esi devis. Jā, mīļais Dievs, mēs lūdzam, ļauj mums vienmēr redzēt šo Kristus darbu, un tieši caur to skatīties uz tevi un arī uz sevi un savas dzīves patieso mērķi, piepildījumu un nākotni. Tāpēc ar paļāvību mēs tev uzticam visus savus mīļos, sevi pašus. Tev uzticam mūsu zemi un tautu un visu šo pasauli. Uzticam, skatīdamies uz to caur tām acīm, ko Kristus mums ir devis. Un gaidīdami to mirkli, kad Kristus uzvara kļūs redzama, un viņš piepildīs visu, kas šajā pasaulē ir, viņš piepildīs mūs, un tas viss patiešām nesīs tavu atspulgu un tavu gaismu. Mīļais Dievs, ļauj mums soli pa solim iet uz priekšu, un katru dienu dzīvot ar šo tavas klātbūtnes un tevis dāvātās nākotnes, piedošanas un žēlastības, sajūtu un cerību. Bet pāri visam citam, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls pats mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.